Nu ko, čau, šodien atkal pie mums bija Tiri Piri. Gribēju tev Tiri Piri pajautāt, kā tu nonāci līdz TikTokam? TikTokā esmu 4 gadi un tā kaut kā, pat varbūt pat ilgāk. Iepatikās TikToks. Sāku montēt visādus videoklipus, sāku filmēt. Daudz cilvēkus iepazinu TikTokā un tā kaut kā. Nu, tas ir labāk kā sēdēt mājās starp 4 sienām, vai ne? Tā kā savā veidā tu sev satiec apkārt līdzīgi domājuši cilvēks. Tieši tā. Ko es vēl tev gribēju jautāt, kādas ir iespējas TikTokā, vai tu kaut ko arī vari nopelnīt? Ar TikToku baigi nevar neko nopelnīt, bet, hobiju pēc var to darīt. Tas nav tev peļņas nolūkiem, bet gan vairāk kā hobijs. Tas mans, hobijs. Un ko es tev gribēju vēl pajautāt par dzīvi? Nu, es saprotu, tev tas saturs ir diezgan tāds skarbs. Tu diezgan daudz, tādas dīvainas lietas runā. Nu, tur diezgan atklāti, kas uz mēles to tu spļauj ārā. Kāds tu esi pēc dabas dzīvē? Nu, tu esi tāds pats vai tu esi bišķi tomēr savādāks ieturētājs? Dzīvē esmu daudz savādāks. TikTokā taisu visādus prikalus. Dzīvē esmu pilnīgi nopietns cilvēks. Tā kā diena pret nakti, jā. Skaidrs. Labi, nu paldies. Kā tev šodien treniņš? Ļoti labi. Patikās, jā. Un kā tev uz tālākajām dienām, piemēram, mums ir cilvēki, kas mēģina kaut ko piedāvāt, tā kā ar tev sadarboties. Kāds ir tavs skatījums? Tu esi ar mieru? Jā. Tu esi ar mieru, tu esi atvērts. Ok, super. Tā kā jā, Marek, paldies tev, ka tu biji ar mums. Cerams, ka tu vēl būsi un nemetīs plinti krūmos, nāks trenēties. Kā tu solīji, aliņas nelietos vismaz treniņu laikā. Un mēs arī ceram, ka arī mājās mazāk dzers, vai ne? Jā. Tā kā jā, veiksmīgi dienu visiem. Čivriu!